Vērsi. Tavs februāra horoskops. Tātad šajā mēnesī mums ir jāskatās vairāk uz Urānu, kurš kļūs no retrogrāda uz direktu tavā tātad 1. mājā. Un tas padarīs tādu atmosfēru dinamiskāku, kādi notikumi var notikt tavā dzīvē, vai arī tās tēls var mainīties, tu vari kļūt brīvāk savās izpausmēs. Katrā ziņā šeit ir iespēja atbrīvoties no ierobežojumiem. Un lietas sāks ritēt uz priekšu. Skatīsimies, tātad pilnmēnesis mums ir lauvā. Un tas tev ir saistīts ar tavu ģimeni, ar tavu emocionālajām saknēm. Un tev noteikti būs tādas kaut kādas vai nu sajūtas, vai domas, vai varbūt pat sarunas, vai notikumi, kas saistīti ar atbalsta vajadzību, varbūt ar drošību, varbūt kaut kas ar mājokļu jautājumiem, pirkšanu, pārdošanu, remonts. Tā arī tas kaut kas var notikt. Vai arī emocijās tu var atklāt kaut kādas tādas emocijas, kuras līdz šim bija vai nu apslēptas, vai tu tās nebija pamanījis. Un tātad 4. notiek tas brīdis, kad es teicu, kad Urāns kļūs direkts tavā 1. mājā. Un tas tev ļauj būt brīvam, tāda personīgās brīvības, tāda spontāna izlaušanās vai pašizpausmes ceļš. Tu vari mainīt savu tēlu, savu identitāti. Varbūt parādīties tāda sajūta, es gribu, lai kaut kas vai nu dzīvē vai tavā personībā ir citādi. Šī sajūta iekšēji tāda var būt. Un katrā ziņā, ja tu jūti tādu iekšēju stagnāciju pēdējos mēnešos, tad tieši šajā brīdī tev plāni var sākt virzīties uz priekšu. Un Merkurs savukārt 6. datumā liks tev jaunas kaut kādas stratēģijas veidot, domāt par jaunām idejām. Un iespējams kāds no vēršiem arī apspriedīs kādu sadarbības plānu. Katrā ziņā šis tāds intelektuāli aktīvs periods, bet negalīgo lēmumu pieņemšanai, jo Merkurs mums 26. kļūst retrogrāds. Bet domāt mēs varam, plānot varam. Un tātad 10. datumā savukārt Venēra piedāvās, vai tā būs iespēja, vai tu sajutīsi draugu atbalstu darbā. Varbūt arī kaut kādas romantiskas attiecības var veidoties draugu lokā, kolēģu lokā vai kaut kādu sabiedrisko, kaut kādu tavu darbību rezultātā. Tad kaut kādi panākumi varbūt, vai vienkārši vairāk pasākumu arī var būt. Un tu vari kļūt diplomātiskāks un citu cilvēku labvēlība, atzinība šeit var vieglāk nākt. Un 14. datumā sāksies periods, kad tava zemapziņa piedzīvos tādu periodu, kad tur var vai nu sākties kaut kāda tīrīšanās, vai tu var atbrīvoties no pagātnes nastām. Šeit ir labs laiks, lai kārtot savu veselību, kā pārskatīt savus sapņus, dziedināt kaut kādas iekšējās programmas, blokus, atbrīvotos. Katrā ziņā, ja kāds jūt, ka viņam tas nepieciešams, apmēram uz 2,5 gadiem var doties terapijā, strādāt pats ar sevi, izprast savu zemapziņu, kaut kādus dziļus jautājumus kārtot un atdot arī karmiskos parādus. Šeit ir labi. Un ja šeit satiek kādu cilvēku, tad mēs vienkārši palīdzam viņam un varam doties tālāk. 17. datumā tas ir tāds, varētu teikt, priekš visa mēneša februāra pietiekoši svarīgs punkts. Un tev tas ir personīgi, profesionāli svarīgs. Jo tev šis aptumsums var skart karjeru, statusu, reputāciju, tavu galveno dzīves mērķi un tavu ceļu. Tāpēc var sākties, viņš var iedot impulsu kaut kam jaunam, kaut kādam jaunam ceļam, varbūt kāds mainīs amatu, vai varbūt pilnībā virzienu, var arī kaut kādu jaunu, tātad atnes kādu jaunu priekšnieku kādam. Šeit var būt gan jauns darbs, gan jauns, kā es teicu, vadītājs, gan tavs status var mainīties. Varbūt kāds izlems, ka dodas pensijā, vai kādam var mazbērns piedzimt, viņš var kļūt par vecvecāku, vai kaut kas, kas maina tev statusu sabiedrībā, šeit var notikt.
Un tas var ieprogrammēt pietiekoši ilgu laika periodu, kad ar tiem notikumiem, ja tie notiek šajā laikā, tu dzīvosi kādus 18 gadus. 18. Saule ies zivīs. Un šeit ir labi plānot nākotni, izdomāt stratēģiju un saprast, kas mani dara laimīgu, uz kurien es eju un kāpēc es kaut ko daru. 5. datumā griezīsimies, tātad Merkūrs veidos kvadrātu ar Urānu, un tie ir tādi sarežģītāki mirkļi darbā, kad jābūt piesardzīgiem. Varbūt, ka tava vēlme pēc brīvības var izprovocēt kādu strīdu vai konfliktu. Un tas var būt arī, ka tas strīds arī būt iekšējs, ka tu nevari saprast, cik tu gribi būt publiska persona vai tomēr privāta persona. Tad kaut kas starp brīvību un starp tavu profesionālo tātad izpausmi un starp tavu personību. 8. datumā Venēra savukārt piedāvās kaut kādas pēkšņas attiecības, pie tam tas var notikt darba vidē, tur var būt romantika pēkšņi kaut kāda ar kolēģi, bet vai arī negaidītas izmaiņas saistībā ar tavu tēlu sabiedrībā. Esi piesardzīgs, tātad vērsi, tev tas beigu galā var nepatikt. 12. datums, šeit tev ir visas iespējas iegūt kaut kādu svarīgu informāciju priekš tevis par tavu pašu nākotni. Un tāpēc skaties, ar ko tu satiecies, tas var nākt no pagātnes, tas jau var būt kādreiz iepriekšējās dzīvēs piedzīvots, un tagad tas tev ir tādu iedod impulsu vai sapratni, izskaidrojumu par kaut ko skatoties uz priekšu. 16. datums. Šeit var piedzīvot pēkšņi vēlmi mainīt karjeru, un vadību, virzienu, kaut ko, kas esmu es gribu būt kaut kas cits. Šeit tāda diena mums ir. 16. datumā arī Saturns savienosies ar Neptūnu, un tur sākas 36 gadu cikls. Un tā tas skar tavu tātad iekšējo pasauli. Tev ir ļoti liela iespēja karmiski attīrīties. Un tātad vesels tāds laika posms iedots, ka tu vari veikt savu karmisko attīrīšanos, sagatavojoties tātad labākai reinkarnācijai. Tāds noteikti jādomā par tādu enerģijas balansu šajā laika periodā un pievērs uzmanību šim datumam, kas ar tevīm tajā datumā notiek, jo šeit var būt arī ļoti labs aspekts, kad idejas caur tevi plūst, komunikācija, tu var daudz kaut ko jaunu uzzināt, mācībās labi var veikties. Un būšana internetu vidē arī var atnest labumu. 17. datumā, kā jau teicu, ir aptumsums, un tas var atnest kaut kādu pavērsienu tavā sociālajā stāvoklī vai tavā karjerā. Un 17. datumā šeit var būt arī karmiskas draudzības, romantiskas iespējas un atbalsts no sabiedrības. 22. savukārt ir draudzīgas sarunas, iespējami tātad var mācīties kaut ko jaunu, pacelt savu kvalifikāciju, var doties ceļojumā, un tur ir iespējama arī, kad patīkam tikšanās, romantiska tā skaitā. 26. datumā, tas ir labs laiks no ceļojuma kādu iegūt arī kādu materiālu labumu. Arī tādā kontekstā mēs varam skatīties. 26. datumā nākotnes plāni tiek pakļauti kaut kādai pārskatīšanai, bet var atgriezties veci kontakti vai vecas sadarbības. 27. datumā notiek kaut kas, kādu soli tu vari virzīt uz priekšu, doties nākotnē, un tāda iekšējā sajūta, ka tas, ko es daru, tas ir pareizi. Bet tajā pašā laikā saglabā piesardzību, jo šeit ir viens sarežģīts aspekts. Kad tev nevajag rīkoties impulsīvi, tā jābūt tādai izsvērtai. Ja? Tā nav pirmā doma, tā ir kaut kā vismaz otrā doma. Jo pirmā doma 27. datumā var būt, ja sevišķi tā ir saistīta ar tavu karjeru, ja tā ir saistīta ar tavu sociālo stāvokli, tā var būt arī tāda nepārāk pareiza. Tur var veidoties arī nepatīkama situācija. 28. datumā šeit var veidot ļoti labu dialogu, kaut ko labot, ja kaut kas ir saplīsis, vai vien attiecībās vai kādā citā jomā.
Un tāpēc mēs varam teikt, ka šeit viss, kas saistīts ar karjeru šajā mēnesī, neapšaubām priekš tevis ir nozīmīgs. Un tāpēc mēs paturam prātā ceļš aptumsuma laiku. Un tas mums ir tāds svarīgs. Bet principā pārējais viss mums ir diezgan, tā varētu teikt, patīkams. Un lai tev ir veiksmīgs mēnesis. Tā, visu labu!